paskaties, kas viņai par aknu. Mēs ļoti labi zinām šo teicienu, kur no limuzīnas jāienākts krāsā, kur Dagnija saka par lāsmiņu. Kādos gadījumos parasti saka par cilvēku tādus vārdus? Tad, kad viņš ir ar baigo jaudu, kad viņš var dabūt visu, ko gatavu. Un no aknas stāvokļa ir īstenībā atkarīga mūsu jauda. Akna ir orgāns, kas nesāp. Aknā lēnām piesārņojās. Un viss tas parādās uz ādas. Dzīves laikā lēnām, tas nenotiek vienā momentā. Es atceros ļoti agri jau sen atpakaļ, kad man sāka parādīties tāds kā, tādi punkti, tā kā dzimumzīmes vairāk, bet ja dzimumzīmes, tad tas nosaukums vien, ko saka no dzimšanas, Bet, tas parādās dzīves laikā arvien vairāk, kas tās pa dzimumzīmēm. Man pat te pa viducīt, tu, kur indiešiem ir iezīmēts punkts, saucamā trešā acs laikam, man arī parādījās. Man teica, ka tā ir dzimumzīme. Kaut kā agrā bērnībā es to dzimumzīmi nebija pamanījusi. Beigās izrādījās, ka tā ir kārpa. No akna savu piesārņotību mums parāda caur ādu. Un, protams, arī zarnu trakts un vispārējais parādās, Bet, tie, kas ir tā kā dzimumzīmes un tādi sarkani punktiņi arī, tā ir akna. Viņa vienkārši netiek galā ar to savu piesārņojumu. Es kaut kādas pārdienas atpakaļ uzsāku aknas attīrīšanās programmiņu. Viņa ilgs 3 mēnešus. Un tad es īstenībā nofotografēšu, kādas man uz muguras bija tie pigmenti vēl, un uz labās rokas vairāk, jo man tie pigmenti jau sāka pazust, kad es attīrīju zarnu traktu. Man kreisai rokai jau viņi vairs nav redzami, tur nav vairs neko vairāk bildēt, bet es nofotografēšu un padalīšos ar jums, kas man ir, kā man viss ir gājis par šiem 3 mēnešiem ar fotogrāfiju, un padalīšos arī par izmaiņām, kas man notiek organismā.